skaidrās mūzikas spēles, tādas skaistas, no organiskā stikla, neplīstošas, uz kurām viegli rakstīt virsū, ērti notīrīt un lietot kā mini tāfeli atkārtoti vairākas reizes. Patiesībā ideju man pasniedza kāds bērns, kur es mācīju un sagatavoju iestāju eksāmeniem mūzikas skolā. Un, protams, lai to varētu izdarīt, mums bija jāsaprot un jāzina notis. Bet tas šķita tik sarežģīti. Man tas šķita ļoti vienkārši. Kas tur nesaprotams? Notis uz līnijām, starp līnijām, skaitam, skatāmies, salīdzinam un vienkārši spēlējamies ar šīm notiņām un automātiski jau būs. Bet bērns saka, skolotāji, man gribās kā spēli, man gribās tās notis uzspēlēt kā spēli. Kaut kā tā interesanti, lai ir. Man šis galīgi nav interesanti. Šitā te, ka mēs vienkārši skaitam viņus kaut kā. Skolotāji, vai tev nav kaut kāda spēle? Nākamajā reizē es uztaisīju notis no papīra kauliņiem un liku šim bērnam salikt ar domu, ka beidzot kaut kā skolotājs viņu ieinteresēšu. Bērns bija sajūsmā, kad beidzot ir noša spēle. Tikai, protams, šie kauliņi bija no papīra un viņi sāka drupt un katru reizi palika nesmuki, neskaisti. Un bērnam vairs nepatika ar viņiem spēlēties. Tādēļ es radīju tādu materiālu, kas ir skaists, ērts, uz kā var rakstīt, uz kā var zīmēt, kuru var krāsot un lietot atkārtoti vēl un vēl. Sākumā tika radīts šīs mūzikas spēles no koka, lai būtu ekoloģiskāk un dabīgāk. Taču ar laiku es sapratu, ka kokam tai eļļai ir īpaša smaka, kas man pašai nepatika. Arī nav tik praktiski, jo šos koka kauliņus var nosmērēt, viņi paliek netīri un viņus ļoti grūti ir notīrīt. Un uz tiem nevar ne rakstīt, ne krāsot. Tādēļ es šīs mūzikas spēles radīju no materiāla, kas ir daudz ilgtspējīgāks un skaistāks.